NASA gatavojas līdz šim drosmīgākajai misijai, bet eksperti brīdina par iespējamu neveiksmi. Vai tas būs cilvēces lielākais risks vai pārmaiņu sākums? Es esmu Džošs. Šodien The Infographic Show noskaidrosim, kāpēc NASA 2022. gadā sūta cilvēkus uz mēnesi. Artemis 1 bija bezapkalpes lidojums, lai pārbaudītu Orion kapsulas izturību pirms cilvēku lidojuma. Misija tehniski bija veiksmīga. Kapsula apceļoja mēnesi, atgriezās un nolaidās Klusajā okeānā. NASA preses relīzes bija sajūsmā. Kad kapsulu uzvilka uz USS Portland klāja, inženieri pārbaudīja kosmosa kuģa apakšu, un svinības tika pārtrauktas. Siltuma vairogs, kas nodrošina apkalpes izdzīvošanu atgriežoties, bija bojāts. Oriona vairogs izgatavots no avkot materiāla. Tas ir izstrādāts tā, lai sadegtu, kad kapsula atgriežas caur Zemes atmosfēru, upurējot sevi, lai aizsargātu to, kas atrodas iekšpusē, kad kapsula ietriecas atmosfērā. Pie 40,000 km/h liela ātruma bērze rada līdz pat 2760 Celsija grādu temperatūru. Avkot materiālam jāoglekļojas, pārvēršoties gāzē un novedot siltumu no kuģa. Tā ir upurējamā kārta. Artemis 1 misijā tā ne tikai oglekļojās, bet arī saplīsa. Vairoga gabali, daži kā šķīvji, bija atdalījušies, tas saucas atslāņošanās. Vairogs izskatījās kā krāteriem klāts mēnesis, nevis glūda virsma. Tur bija dziļas ieplakas, kur materiāls nebija izturējis. Acīm redzot, tam tā nevajadzēja notikt. Modelis paredzēja, ka oglekļojusies kārta paliks piestiprināta, bet realitāte rādīja ko pavisam citu. Tas norāda uz fundamentālu nepilnību, ko NASA izvēlas ignorēt. Izmeklēšana atklāja vainīgo – konstrukciju. Apollo laikmekā siltuma vairogi tika izgatavoti, iesmidzinot materiālu šūnveida struktūrā, kas noturēja to vietā, lai gan process bija darbietilpīgs. Ja šūna saplaisā, plaisa apstājas pie tās sienas. Orion projektā, lai taupītu resursus, NASA pārgāja uz bloku arhitektūru, līmējot lielus avkot gabalus pie struktūras, bet jaunā formula bija mazāk caurlaidīga nekā iepriekšējais materiāls. Kad uz to iedarbojās karstums, materiāla iekšpusē uzkrājās gāze. Tai nebija kur palikt, izņemot izplūšanu uz āru, un vairoga gabali eksplodēja no kuģa. Tā bija būtiska materiāla konstrukcijas kļūda. Normālā inženieru vidē risinājums būtu acīm redzams. Tu izstrādā jaunu vairogu, atgriezies pie rasējuma dēļa, novērs problēmu un uzbūvē jaunu. Un tad tu to atkal testē, bez apkalpes. Bet NASA tā nedara. Viņi pastiprina stratēģiju, ko eksperti sauc par drošu nāvi. Artemis 2 kapsulas siltuma vairogs nav tikai tas pats, iespējams pats sliktāks. Šoreiz avkot ir biezāks un mazāk elastīgs nekā Artemis 1. Vairoga nomaiņa prasītu gadus, kapsulu izjauktu un palaišana pārceltu uz 2027. vai 2028. gadu. Pašreizējā politiskajā situācijā 2 gadu kavēšanās ir nepieņemama, tāpēc NASA izvēlējās lidot ar bojāto vairogu. Viņi nemaina aparatūru, bet gan tās lietošanu un ir mainījuši iegiešanas trajektoriju. Viņi plāno ievest kapsulu atmosfērā lēzenākā leņķī, lai karstums izplatītos citādi un temperatūra neizraisītu materiāla eksplodēšanu. Viņi mēģina apiet aparatūras defektu ar lidojumu paņēmieniem, kas kādam bijušam astronautam šķiet biedējošs déjà vu. Doktors Čārlijs Kamarta, bijušais astronauts, kurš lidoja ar kosmosa kuģi pēc Kolumbijas katastrofas, atklāti runā par šo tēmu un zina NASA pieļauto trūkumu sekas. Viņš šo pieeju devē par neprātīgu, norādot uz haotisko atgriešanās fiziku. Pilnīgi precīzi paredzēt turbulenci, gāzu ķīmiju vai konstrukcijas slodzes nav iespējams, un trajektorijas izmaiņas, lai glābtu bojātu siltuma vairogu, nozīmē zaudēt drošības rezervi. Tas biedē ekspertus kā Kamarta, jo esam to jau pieredzējuši. Kad NASA defektu uzskatīja par normu, tas beidzās ar atlūzām virs Teksasas. 2003. gada 16. janvārī Kolumbija tika palaista no Kenedija kosmosa centra. 82 sekundes pēc pacelšanās no tvertnes atdalījās putu izolācija un trāpīja kreisajā spārnā. Inženieri uz Zemes to pamanīja video pārskatā, un tas nekavējoties radīja satraukumu. Viņi pieprasīja satelīta attēlus, lai pārbaudītu bojājumus. Viņi vēlējās zināt, vai spārna siltuma aizsardzība ir bojāta, sacīja vadība. Nē. Programmas vadītāji apgalvoja, ka putu triecieni nav nekas jauns. Tas bija noticis arī iepriekšējos lidojumos, un nekas katastrofāls nebija noticis. Viņi normalizēja briesmas, jo iepriekš nekas nebija noticis. Viņi pārliecināja sevi, ka risks nav īsts. Viņi noraidīja lūgumu pēc fotogrāfijām un apkalpei, paziņoja, ka tas nav svarīgi. Tikai 16 dienas vēlāk, atgriežoties atmosfērā, Kolumbija izjūka virs Teksasas, bojā gāja 7 astronauti.
kad putu plasta gabals izrāva caurumu spārna priekšmalā, karstas gāzes ieplūda un izkausēja konstrukciju no iekšpuses. Līdzības ar Artemis II ir satraucošas. Defekts termiskajā aizsardzībā un bojājumi jau Artemis I misijā. Risks tiek uzskatīts par pieņemamu. NASA amatpersonas norāda uz rezerves risinājumu. Zem AV pārklājuma ir oglekļa šķiedras slānis. Viņi domā, ka pat ja vairogs plaisās un izdrupīs, slānis pietiekami ilgi noturēsies, lai apkalpe varētu atgriezties mājās. Viņi liek visu uz rezerves risinājumu, taču rezerves risinājums ir paredzēts ārkārtas situācijām, nevis kā daļa no galvenā lidojuma plāna. Ja tavs A plāns var neizdoties un cerība ir uz B plānu, tu esi nepatikšanās. Drošības institūcijas un Aerokosmiskās drošības konsultatīvā padome pauž bažas, taču programmas inerce ir grūti apturama. Raķete gatava, kapsula uzstādīta, preses relīzes sagatavotas. Kāpēc spiediens sākt palaišanu ir lielāks par instinktu salabot plaisājošu siltuma vairogu? Atbilde rodama Pekinā, tālu no Floridas. Mums saka, ka Artemis ir par zinātni, Mēness dienvidpola ūdeni, ledu un gatavošanos ceļojumam uz Marsu. Tas daļēji ir taisnība, taču īstais iemesls nav tas. NASA steidzas. Savienotās valstis atrodas sacensībā, un Ķīnas kosmosa programma CNSA virzās uz priekšu biedējošā ātrumā. Viņiem ir stācija orbītā, roveri un paraugi no Mēness, un viņi plāno līdz 2030. gadam uz Mēnesi izsēdināt taikonautus. Šis nav Apollo laikmets. 1960. gados Mēness bija kā finiša līnija. Aizbrauci, iestādīja karogu un prom. Tagad uz to skatās kā uz teritoriju. Mēness dienvidu pols ir vērtīgākā vieta, jo tā ir vienīgā ar ūdens ledu. Ūdens astronautiem nodrošina dzīvību, skābekli un degvielu, ļaujot doties tālāk no Mēness. Ceļojumam uz Marsu labāk startēt no Mēness, kur ir vāja gravitācija un degviela ledu. Ja Ķīna būs pirmā, Amerikas kosmosa zelta laikmets var neiesākties. NASA uztraucas, ka Ķīna aizņems labākās nosēšanās vietas. Viņi izveidos slēgtās zonas un noteiks īpašumtiesību precedentu. 2 gadu kavēšanās ar siltuma vairoga salabošanu nav pieļaujama. Katru misijas kavējumu dienu Ķīna progresē. Ja amerikāņu astronauti paliek uz Zemes, bet Ķīna sāk apkalpes misiju, rodas politisks murgs, tāpēc tiek dots rīkojums doties un parādās arī naudas jautājums. Artemīdas programma līdz 2025. gadam izmaksās $93 miljardus. Katras kosmosā palaišanas sistēmas, jeb SLS misijas izmaksas, pārsniedz $4 miljardus. Šāds izdevuma līmenis iespējams tikai tāpēc, ka nauda tiek novirzīta konkrētām vietām. SLS būvē Boeing, Northrop Grumman un Aerojet Rocketdyne, nodarbinot 1000 cilvēku Alabamā, Floridā, Mississippi un Jūtā. SLS dzinēji ir RS-25, kas agrāk tika izmantoti kosmosa kuģīs Shuttles un vēlāk glabāti NASA noliktavā. Kongress lika izmantot veco aparatūru, nevis izstrādāt jaunākas, lētākas un atkārtot izmantojamas tehnoloģijas kā SpaceX, lai saglabātu darba vietas. Šī programma primāri ir darba vieta dzinējs un tikai sekundāri izpētes dzinējs. Ja NASA uz 2 gadiem apstāsies, lai pārstrādātu siltuma vairogu, montāžas līnijas palēnināsies. Naudas plūsma apstājas, politiskais atbalsts svārstās, bet kamēr politiķi cīnās par budžetu, 4 astronauti gatavojas riskantam ceļojumam bez drošības tīkla. Artemis II nav tikai lēciens uz Mēnesi, bet 10 dienu ceļojums ar riskiem apkalpei. Mēs esam lielā mērā aizmirsuši riskus kopš kosmosa kuģu un SKS lidojumiem. Šodien viņi ir zemajā Zemes orbītā, 250 jūdžu augstumā. Ja kaut kas noiet greizi, piemēram noplūde, ugunsgrēks vai medicīniska ārkārtas situācija, viņi var būt mājās dažu stundu laikā. Viņi atrodas Zemes magnētiskajā laukā, pasargāti no vissmagākā Saules starojuma. Artemis II misijai nav šī drošības tīkla un dosies 4600 jūdžu aiz Mēness tālākās puses. Saules uzliesmojuma gadījumā viņi būs briesmās. Orion kapsulai ir vētras patvērums. Apkalpe var pulcēties starp krājumiem, lai bloķētu starojumu, taču tas nav ideāli. Liels koronālās masas izsviedums dažu stundu laikā var sniegt mūža starojuma devu. Artemis I misijā starojums izraisīja kapsulas datoru traucējumus. Elektroniku ietekmēja uzlādētas daļiņas, kas 24 reizes apgrieza bitus atmiņā. NASA saka, ka uzlaboja programmatūru, bet aparatūru nemainīja. Starojums palika nemainīgs. Saule tuvojas maksimumam. Aktivitāte augsta. Glābšanas laivu nav.
Iedarbinot dzinējus mēnesis trajektorijai, atpakaļceļi nav, gravitācija pārņem vadību. Ja sabojājas dzīvības nodrošinājums, viņi nosmakst. Ja dzinējs atteiksies atgriešanās manevrā, viņi pazudīs tumsā. Visiem Orion sistēmas elementiem jāstrādā, bet jau bijušas problēmas ar dzīvības nodrošinājumu. Artemis 1 misijā bija kļūmes, bateriju anomālijas un bojāts siltuma vairogs. Apkalpe to zina un pieņem risku kā darba daļu. Tomēr ir atšķirība starp neparedzētiem kosmosa riskiem un lidošanu ar jau zināmām aprīkojuma problēmām. NASA tiek saukta par piesardzīgāku nekā SpaceX. Tomēr lūk dīvainā patiesība. Pat ar šo piesardzības kultūru astronauti joprojām lido ar aparātiem, kuru defekti ir zināmi. Viņi izvairās no riskiem dokumentācijā, procesos un birokrātijā. Kad runa ir par lielajiem eksistenciālajiem riskiem, kā siltuma vairogs, radiācija vai raķetes ar vienu kļūmes punktu, viņi šķiet izvēlas to ignorēt. Ekspertu grupa, kas izmeklē siltuma vairogu, to neatzina par drošu. Viņi atjaunināja modeļus un apgalvoja, ka labāk kontrolē oglekļa zudumu. Traģektorijas maiņa mazina risku. Mazināšana nav risinājums, tā ir azartspēle. Viņi izmanto plaisu noteikšanas rīku, kas paredz, kur vairogs varētu plaisāt, bet kritiķi uzskata to par pārāk vienkāršotu. Materiālu uzskata par viendabīgu, lai gan pārogjotā slāņa īpašības mainās ik pēc 2 sekundēm, kapsulai krītot cauri atmosfērai. NASA atbalstītāji, tostarp bijušais astronauts dr. Denis Olavas, atzīst, ka vairogs uzvedas nepareizi un vēl nedarbojas kā paredzēts. Plānots uzticēties trajektorijas maiņai. Kāpēc? Tāpēc, ka alternatīva ir atzīt, ka pēc 15 gadiem un gandrīz $100 miljardiem SLS un Orion programma joprojām nav gatava. Artemis 2 atcelšana vai atlikšana uz nenoteiktu laiku būtu smags trieciens NASA arhitektūrai. Tas nozīmē atzīt, ka SpaceX vadītais komerciālais sektors ir apsteidzis valdības aģentūru. SpaceX būvē pilnībā atkārtot izmantojamu Starship no nerūsējošā tērauda, kas varētu veikt Artemis misiju par daļu no izmaksām. Ja Artemis 2 neizdodas vai tiek atlikts uz gadiem, Kongress var pārtraukt finansējumu un pirkt lidojumus no SpaceX. Tūkstošiem SLS saistīto inženieru un vadītāju var zaudēt visu, par ko strādājuši. Spiediens palaist raķeti ir liels gan iekšēji, gan ārēji. Viņiem jāpierāda, ka sistēma darbojas, pat ja tā tikko turas kopā. Patiesā drāma nav starts, bet gan brīdis 10 dienas vēlāk, kad apkalpe ieiet atmosfērā ar ātrumu, kas ir 32 reizes lielāks par skaņas ātrumu. Inženieri lūksies. Ja tas neizdosies, virsraksti būs saprotami. NASA ir savi iemesli, bet vai tie ir dzīvību vērti? Kad atskaites laiks būs beidzies, mēs to uzzināsim. Skaties Challenger katastrofas skaidrojumu minūti pa minūtei vai noklikšķini uz šo video.